darba stresa un fibromialģija, ar to es arī sākšu. Vēlos izcelt manā skatījumā šo svarīgo cēloni, jo daudz no mums strādā algotu darbu, daudz no mums ir izbraukuši, un bieži tā, lai saglabātu darbu, nepamanam, cik darba vietā ir pasliktinājušies noteikumi. Nu, saprotams, īpaši pēdējie gadi, ja pasaulē daudz kas mainās, un gadi tomēr iet, cenas kāpj, un katrs priekšnieks skatās savu biznesu, lai tas nebankrotētu. Kamēr mēs paši neesam atvēruši savus biznesus, kamēr mums nekas pašiem savus nav, tikmēr mēs vispār nezinām, kā tas strādā. Mēs varam daudz domāt, bet reālajā dzīvē, ja mēs neko reāli nezinām. Fibromialģija pastiprina sāpes signālus smadzeņu procesu izmaiņu dēļ sāpēm. Parasti stresa pilna dzīves notikums ir tas, kas izraisa fibromialģiju. Un daudziem fibromialģijas simptomi sākas pēc kaut kādām smagām slimībām vai traumām, operācijām, attiecību izjukšanas, ja, piemēram, šķiršanās, vai pēc bērnu piedzimšana vai zaudēšanas. No emocionālajām problēmām līdz fiziskās veselības problēmām tieši darba vieta visbiežāk ir stresa avots. Dažiem cilvēkiem šis stress ir pārvaldāms, un viņi var tikt galā ar to bez lielām problēmām, bet citiem nē, jo mēs esam katrs savādāks. Man arī ir tādi draugi, kuri ļoti vienkārši pārvar stresa situācijas, jā, bet, ne katram tas ir dots. Darba stresu var izraisīt tāpatās ļoti daudz faktoru. Pieskaršos dažiem, piemēram, nepamatotas darba stundas un liela fiziska slodze, ja, kuru mēs neesam pamanījuši, kā tā ir mainījusies. Tieši tāpatās pārāk liela kontrole pār darba uzdevumiem, ja, mēs tiekam nepamatoti kontrolēti, ja, un pieskatīti. Konflikts ar kolēģiem vai arī tāpatās darba devējiem, citās darba vietās iebiedēšana vai uzmākšanās darbā, kur rezultātā, ja, cilvēks nespēja izgulēties, ja, un rodas jau šis mēnešiem, ja, šie visi simptomi, ja, un šī saslimšana. Tieši tāpatās ar darbu saistītas finansiālās problēmas, ja, jo nauda jau tomēr ļoti svarīga, daudziem ir ļoti lielas ģimenes. Un šādi faktori var veicināt emocionālu stresu un tieši šo spriedzi. Un šī spriedze netiek kontrolēta, ja var izraisīt pakāpeniski fibromialģiju. Un ja jūs cīnaties ar darbu saistītu stresu, un tas ietekmē jūsu fibromialģijas simptomus, ir vairākas lietas, ko varat darīt, lai pārvaldītu šo situāciju, ja, runāt ar savu vadību, obligāti. Metat kaunu pie malas un runājiet. Tikt galā ar fibromialģiju ir pietiekami grūti vienatnē, taču, ja jūsu darbs nezina, ka jūs no tā ciešat, jūs nevarēsiet neko mainīt, lai palīdzētu sev. Runājiet ar savu vadību par savu stāvokli un lūdziet palīdzību, lai vadība saprastu, kas tā ir par slimību. Sevišķi, ja jūs ļoti daudz gadus strādājat un ja jūs nevēlaties zaudēt šo darbu, lai nebūtu tā, kad viss tik traki ir saīsinājies, ka pats no sevis beigās notiek un jūs zaudējat darbu. Gribētos piebilst, ka pie fibromialģijas ir ļoti labs elastīgs darbs, ja darbs no mājām ar pārtraukumiem, kad jūs varat darīt, ko jūs vēlaties, ja. Bet, ja mēs runājam par vadību, ja esat atklāts un godīgs pret savu vadību, visticamāk viņi arī būs saprotoši un izpalīdzīgi, ja viņi gribēs, lai jūs šeit strādājat. Ja. Rūpējieties par sevi, gan fiziski, gan emocionāli, ja, pietiekami guliet, ja, pietiekami stundas ēdiet veselīgu pārtiku, lietojiet uzturbagātinātājus, regulāri vingrojiet, ja, kaut vai pa maziņam laiku pavadiet ar ģimeni, ar draugiem, praktizējiet, ja variet, praktizējiet meditāciju vai jogu, jo tas jums arī var daudz palīdzēt, bet pie šī mēs arī vēl turpināsim runāt ļoti daudz, varbūt kaut kur atkārtošos kādās no situācijām, jo
lai vairāk izprastu, jā, jo vēl arī runāsim par to, kādas saslimšanas diagnozes, jā, ko parasti nepareizi mums diagnosticēja, jā, lai mēs saprastu, jā, jo vissvarīgākais šeit ir komunikācija ar ārstu.